Dārgam, pirmkārt, paldies. Paldies, ka tu piekriti dalīties pieredzē, un tu esi mamma, un man liekas, ka tas ir vēl īpašāk, ka tu esi piegatavs dalīties pieredzē nevis par sevi, bet par Kristapu. Un, varbūt padalies mazliet pastāstī par to izaicinājumu, cik jūties ērti, kas jums ir bijis, ko jūs esat pārdzīvojuši tajā ceļā. Ceļš ir tieši gads pagājis šajā skolēnu brīvlaikā, tieši gads, kad atvaļinājumā pagājušajā skolēnu brīvlaikā Kristapam peldoties baseinā sākās ceļgalas sāpes. Tik ļoti liels, kad viņš vairs nevarēja paiet, nevarēja pagulēt, nevarēja pastaigāt. Un atgriezāmies no atvaļinājuma Latvijā, braucām pie doktora. Doktors saka, ka visticamāk šlāteris, viss ir kārtībā, viņš ir augošs organisms, 13 gadi tajā mirklī viņam vēl bija. Un mēs tā kā pieņēmām, ka tas ir šlāteris, bet tās sāpes bija dažu brīdi tik neizturams, ka mēs periodiski, tiešām tas jau bija periodiski, kad atgriezāmies bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā uz uzņemšanu, un teicām, dariet kaut ko ar to bērnu, nav labi, jo tas nav šlāteris. Tad, tā kā visi šie rentgeni, visas datortomogrāfijas, un beigās izrādījās, ka tas nav šlāteris, un īsti nekā tur nav. Tā kā arī ārsti saka, tur nekā nav. Varbūt tās ir pār kaut kādas iedomātas sāpes vai... Bet tās sāpes, lai es saprastu, bija ļoti tik kritiski, ka viņš naktīs negulēja. Viņš saka, mammu, es raudu naktī, un viņam tas sāpes liekas pats par sevi ļoti augsts, jo viņš pat ir nospēlējis 2 spēles ar laustu pēdu, tā kā basketbolu. Un izturējis tās sāpes, tātad jāiedomās, kādas sāpes bija tajā ceļgalā, kad viņš saka, mamma, es naktīs raudu. Un tas izmisums bija tik liels, kad mēs jau ne tikai tas, ka mēs paralēli gājām ceļu pie visiem ārstiem, pie reumatologu bērnu kliniskajā slimnīcā, kur mums teica, visticamāk, tad tas jājauni, kas jums nav, pieņemsim, ka jums ir slēptais artrīts. Bet slēpta artrīta tur nevar tik viegli konstatēt, tur ir regulāras pārbaudes, tas ir mēnešu tāds cikls, lai konstatētu, vai tiešām ir šis artrīts vai nav. Un tad kādu laiku mēs dzīvojam ar to domu, ka tas ir artrīts slēptais. Bet paralēli tam meklējām arī paši dažādas opcijas. Gājām uz ortomedu, kur ir ļoti labi speciālisti strādā, arī viņi raustīja plecs un teica, mēs nezinām, kas tas ir. Un tā kā bijām pie astrologa, pēc astrologa izrakstītām, kas ar medicīnu strādā, zāles pirkām, špricējām, tā kā mēs esam izgājuši tik ļoti tādam periodam, kad mums bija galvenais, lai tas bērns vispār tā kā var staigāt. Mums nebija vairs svarīgi, vai viņš spēlēs basketbolu, vai viņš vispār skries, vai kā, bet lai viņš var vismaz tā kā dzīvot bez sāpēm. Jo mums katra diena bija tā kā bērnam tāda, kā saka, cik ļoti sāp. Sāp 10 vai 9. Tās sāpes liekas. Un tā mēs nodzīvojām līdz novembrim, kad draudzene ieraudzīja Facebookā reklāmu. Es saku, aizēja. Viņa zina, kur Jākabs iepriekš strādāja viņai. Tas bija uzņēmuma klients viņas. Es saku, aizēja, pamēģini, bezmaksas. Un, tā kā es domāju vispār, labi, man tā kā jau viss ir apnicis, jau pašai, jau emocionāli, un tāds grūts laiks, un es domāju, labi, ja bez maksas atnākšu. Atnācām, un pirmajā vizītē Jākabs saka, tā kā, es zinu, kas jums ir. Un tas, es zinu, kas jums ir, mēs jau tik daudz reizes bijām dzirdējuši pa to gadu, kad tā kā, labi, stāsti, bet, mēģināsim. Atnācu mājās, stāstu vīram, kad, tā kā mums šis treneris teica, viņš zina, kas ir. Un mans vīrs arī par to iesmēja, viņš saka, visi mums saka, ka viņi zina. Bet devām iespēju, un pirmajā jau treniņā, atnākot, Kristaps jau pateica, ka viņam sāpuši 4, vairs tikai. Kas, ziniet, kā es kā mamma raudāju no prieka, jo sāpes uz 4 jau tas bija, tā kā viņu vairs nebija to sāpju principā. Un, protams, tās sāpes pēc treniņa atkal atgriezās, bet mēs tā kā nācām, ticējām, paļāvāmies, ka, ja ar tādu vienu treniņu jau ir tik lielas izmaiņas, tad mēģinam, un tā mēs joprojām nākam.
un no novembra. Periodiski tur Ziemassvētku brīvdienas un skola brīvlaiks ne, bet mēs sākumā 2 reizes nedēļā un tagad reizi nedēļā. Nu jā, es pareizi saprotu, tad pirms tās konsultācijas principā jau bija tāds jau eksistenciāli, jau atmests cerības, ticība un, nu neatmests, bet bija jau kaut kādā ziņā grūti, jau bija noticēt vispār to, kas var palīdzēt. Vai nebija tā, ka tai konsultācijā kaut ko ieskicēja, kas aizķērās tomēr un kas deva kaut kādu ticību, vai bija tā, nu labi, ok, runā, esam pamēģināsim. Nu, pirmkārt jau tā Jākaba enerģija, viņam ir ļoti, ļoti tā, kad viņu satiek klātienē tā enerģija ir tik ļoti silta, kad kaut kur bija tā neticība, ka tas nepalīdzēs, jo mēs jau esam ne šeit, bet līdzīgās situācijās bijuši daudz. Bet nu, ziniet, kad ir izmisums, tad vienkārši pat dažreiz tu ļaujies tam ceļam un ceļš tevi aizved. Tā. Mēs vienkārši paļāvāmies. Pat tā vairs nebija ticība, tā vienkārši bija paļaušanās. Nu jā, kaut kādā ziņā ir tas izmisums, ka tu jau gatavs ņemt jebko, un ja tas var palīdzēt labi, ja nepalīdzēs, tas sliktāk nebūs. Sliktāk nebūs. Nu jā, ok, kā Kristaps jūtās tagad viņš ir saproti jau diezgan tādā pastāvīgā darbā, kur tagad viņa tas numurs ir, tas Sāpju nav. Sāpju nav. Nē, man ir zosādu par šo runājot, jo tieši dažas dienas atpakaļ arī bijām atvaļinājumā, Gatriņķī, un mēs par to runājam, un es viņam neprasam vairs viņam katru dienu, Kristap, kā tev kājas, jo tas gads tiešām pagāja tā katru dienu, runājot, cik ļoti sāp. Nu, es teikšu, ka mums arī ir silts sajūts par to, pilnīgi godīgi dagni, tāpēc, ka Vantas misija ir sniegt augstas kvalitātes sporta funkcionāls pakalpojums ikvienam un palīdzēt turiem vairāk cilvēkiem. Un tas tavs stāsts, man liekas, ka iedvesmo ļoti, tavs un Kristapa jūsu ģimenes stāsts, un milzīgs prieks, ka tas ir arī izdevies. Tā kā, man liekas, tās apusējās sajūtas, es arī ar Jākabu runājot jūtu, ka viņam arī tas, ka tas ir tāds arī, tā sinerģija veidojās, ka arī izdodās palīdzēt cilvēkam un to savu misiju piepildīt arī mums kā zīmola. Zini, tas nav tikai par fizisko, tas vispār arī lielā mērā par emocionālo. Jo tā bērnam jau 13 gados bija depresija, kur mēs gājām pa to laiku, kamēr pusgadu viņš vispār nebija funkcionējošs, tā kā tikai izdzīvojošs pa visu vasaru. Mēs gājām pie dažādiem terapeitiem, lai vispār tā kā kaut kādu to emocionālu uzturētu. Un tas jau vairs nebija runa par tādu fizisko, bet tas jau bija par tādu mentālu veselību, protams, ka tev ir traucēta ka tev nav kustības brīvība, tu jau esi arī mentāli tādā slazdā un nevar darīt, un kur vēl jaunam puisim, kuram gribās darīt. Gribās darīt. Tas sapnis, tā kā, viņam ir ļoti dzīvs, viņš ir par basketbolu, tā kā mostās un skatās katru rītu, ir sarunas par to, kas ir NBA. Pirmā mājaslapa, ar ko viņš atver, ir NBA, un tas ir tāds, ir forši, ka bērnam ir sapnis, un viņš var nepiepildīties, bet kad tas sapnis ir. Tas ir pats galvenais. Tas ir pats galvenais. Tas ir pats galvenais, jā. Super. Un prieks. Kā jūs redzat priekšu Kristapu? Viņš teikt jūtās labi, viņš piedalās treniņos. Piedalās pilnvērtīgi treniņos, izņemot reizi nedēļā, mēs tomēr neejam uz komandas treniņiem, mēs nākam pie Jākaba, tāpēc, kad teorētiski jau viss viņam ir labi, bet viņš pats arī īstenībā izrāda to iniciatīvu, ka mēs esam prasījuši tā kā nāksi, nenāksi, viņš par to, ka viņš noteikti nāks, un tas vēl arī atkārtoja, tas nav par fizisko tikai, arī emocionāli viņš šeit ir tajā vidē, kur tie cilvēki viņu saprot, jo nevienmēr ģimenē mēs ar vīru nesam tā tik ļoti sportā, var teikt, tādā bērnu profesionālajā sportā nesam nekad bijuši, un mēs nevaram saprast to sajūtu, ko var saprast šeit. Jā, un šeit tomēr arī par viņu ķermeni parūpēsies, viņš būs tādā ziņā arī gatavs tām slodzēm, un tas arī noteikti būtiski. Tas ir noteikti arī būtiski, jā. Super, prieks dzirdēt. Paldies jums! Ko jūs ieteiktu tiem, kas dzird šo stāstu, vai tiem, kas
kas klausās pietiekami iedvesmojoši, bet, kaut kāds lietas varbūt, no tā brīža, kad varbūt bija jau tā cerība, gan izvēl zaudēt un atnācāt un guvāt to, kāds tas pārējais posms, viņš iedod noteikti kaut kādu arī atziņu. Dīvaini nav nejaušību. Un ja jau kā skatās šo te video vai interviju vai redz šo te vispār ir jāatnāk. Ir jāpamēģina vienkārši vienreiz atnākt. Un bez maksas jau tas neprasa neko, cik samaksāt par benzīnu vai par transporta biļeti. Tieši tik. Jā. Tā kā. Paldies. Un lai jums veselība, lai jums izaugsmi, lai jums ir sapņi, Kristupam. Paldies jums.